Ja mēs skatāmies no pacienta puses, tad veselības sistēma pagaidām ir, es varētu teikt, viena laba ziņa ir un viena slikta ziņa ir. Labā ziņa ir tā, ka ārsti vēl ir Latvijā, un pēdējie dati ir, kad tā dinamika ir drusciņi negatīva, kad ārsts sāk emigrēt. Un tas ir negatīvs signāls. Diezgan daudz brauc strādāt uz ārzemēm, bet vēl nav tik kritiski, ka šeit ārsts nebūtu. Ārsti ir. Tas nozīmē, ka pacienti nestāv rindā pēc ārsta, bet pacienti pie mums stāv rindā pēc naudas. Šaurā vieta ir nauda. Un, teiksim, ja mēs salīdzinām mūsu valsti ar Zviedriju, tur reāli stāv rinda, lai tiktu pie speciālistas konsultāciju. Ja mēs skatāmies mūsu valsti, tad tās rindas, kas stāv, piemēram, gūžas protezēšanas operācija, kam vajadzīgi šie cilvēki negaida pie ārstiem, ir labi aprīkotas slimnīcas, labi speciālisti, viņi ir gatavi jau otrā dienā sniegt šo te pakalpojumu, bet pacients stāv rindā pēc naudas. To varbūt pacients neiedomājās, bet tāds ir tas fakts. Bet ja viņi nesafiksēs, tad tie ārsti jau bez darba gaida tai slimnīcā, viņi aizbrauks strādāt, kur darbs ir. Un tad beigās, pat tad, ja mēs iedosim ļoti daudz naudas veselībai, mums nebūs kam iedot, jo nebūs tie ārsti. Nekādas brīnums mēs neredzam, ja mēs skatāmies, kāds ir finansējums no iekšzemes koprodukta valstīs un vidējais veselības stāvoklis, tad Latvija godīgi Eiropā ieņem pēdējo vai priekšpēdējo vietu gan finansējuma ziņā, gan arī veselības rādītāju ziņā tādu kā mirstība, demogrāfiskie rādītāji, dzīves ilgums. Un, diemžēl tie cipari nav iepriecinoši un viņiem ir tendence iet uz leju joprojām. Aploksnes ir ļoti konkrēta sadaļa medicīnas pakalpojumu finansēšanā. Tas ir tas ielāps, ko liek paši pacienti no saviem plānajiem maciņiem, lai varētu tā sistēma izdzīvot. Tā varētu to nosaukt. Jo viss jau beigās izlīdzinās. Nekas nenotiek zem cenas. To, kur tā cena nav pietiekama, piemaksā pacienti un sedz no savas kabatas tos izdevumus, to, ko valsts ir deklarējusi, ka izdarīs, bet līdz galam īsti neizdara. Ja tā ciniski uz to viss skatās, valsts jau ir izdevīgi, kad pacienti paši finansē savu ārstēšanos. Nav no budžeta jādod naudu. Bet pacientiem ir ārkārtīgi grūti likt šos ielāpus, jo tu esi tiešām nopietni slims. Tev jau tā, tu zaudē darbu, tev nav ienākumi, un tu neesi spējīgs vienkārši maksāt par savu ārstēšanu. Sistēmai jābūt tādai, lai nauda sekotu vienam slimam cilvēkam, ka viņš ir slims un palīdzētu viņam atveseļoties. Tas būtu tas princips. No tā, kad atbrauc šeit ārzemju pacienti, tas palielinātu mūsu valsts iekšzemes koproduktu. Ja mēs palielinām iekšzemes koproduktu, no viņa mēs varētu kaut kādu daļu veltīt medicīnai. Tas nozīmē, ka medicīna no akmens, kas karājas kaklā pašlaik budžetam, pārvērstos pa vienu vistu, kas dēja zelta olas. Varbūt tās, ka medicīna ir Latvijas Nokia, tas, kas bija Somijā. Kāpēc ne? Katrs pacients, kas atbrauc šurp, viņi dara kosmētiskās operācijas, piemēram, tāpat viņi dara nedaudz rokas operācijas, rekonstruktīvās operācijas. Vidējais daudzums, ko atved, ir apmēram kādi 5000 latu. Un mēs zinām, ka pusi aiziet nodokļos, viena tāda pacienta alga atved premjeram algu tajā mēnesī. Ja atbrauc kaut vai viens pacients, premjera alga ir samaksāta. Atbrauc otrs pacients, prezidenta alga ir samaksāta. Tas nozīmē, ka tas strādā. Un tas ir izdevīgi gan tiem, kas brauc, gan es varu samaksāt konkurētspējīgas algas saviem speciālistiem savā klīnikā, un neviens nedomā, kā emigrēt, braukt prom. Jautājums, ko jūs uzdevāt, kā ārsti emigrē. Tie manējie nekur neemigrēs, tas vairāk kā skaidrs.